Skatītāji, raidījums Man zaļais dārzs atkal jūsu mājā. Un tas nozīmē, ka ir sestdienas rīts, 10:30. Šodien mums ir īpaša vieta meža vidū. Brikšņi beidzās un ir dārza zona. Šeit jābūt ir pēc mana GPS 2014. gada, 2015. gada. Pirmās vietas ieguvēja. Sakops dārzs. Tu vari skatīsimies? Vārdi paļā. Te Latvijas televīzija. Labdien! Edgars Neilants. Ineta. Jūt dārznieka roka. Mēs atbraucām zīties, kā tad tā? 2 gadus pēc kārtas jums ir Jūrmalas sakoptākais īpašums. 3 gadus, 16 arī. Jā, šogad arī. Nu, forši. Jums tāds plašums. Man patīk tāds mežonīgais dārzs. Šaurumiņu. Skatītāji, paskatieties. Mēs tev tādu šaurumiņu izdalījāmies un te uzreiz tāds. Pirmais iespējas ļoti labs. Dārzam ir 15 gadi. 15 gadi. Jums labi aug. Un tagad jau doma, ka vajadzētu kaut kādu rekonstrukciju, kaut ko nomainīt. Kaut kas jau ir tā kā, nu jā, krūmus varbūt. Viņi pašlaik man ir vairāk tā kā brīvā formā. Man patīk jūsu smērogs, proporcija dārzs pret māju. Ka māja ir tāda aptverama, apejama. Nepilnu tur sprīža laikā var apiet apkārt mājai. Viņa ir ieaugusi zaļumos. Ka māja tāda vieta, kur ieiet iekšā. Nevis, kur visu laiku dzīvo un tad īsti nav, kur iet ārā. Tā vienkārši sanācis. Kad mēs šeit atnācām dzīvot, tad te bija aizlaists veca augļu dārzs ar zāli. Bet dārzs praktiski salāpstas visu to pārakus. Sākumā celmus. Te bija ābeļu dārzs vecs. Tas saknes ar traktoru, bet pārējais viss ar lāpstiņu. Pa dobītē. Un tāpēc tagad domāju, ka bišķi pa daudz jau ir. Ka vajadzētu samazināt kaut ko. Sanāk, ir kāda lieka doba klāt. Tā dobīta, tas kujanīši, tā ir pēdējā 2 gadu laikā. Iepeldēja zālītē tāda doba. Jā, tur ir. Nē, ar domu, ka krūmus var vai ņemt ārā un kaut ko citu domā. Bet tam ar tikai 15 gadi Jasmīnam. Tas ir tāds vecāks izstāsts. Īstenībā visi ir 15, es tos visus rododendrus tā dobu vispār izveidojos, tāpēc, ka es pārvācos no cita dārza uz šejien. Jums ir daži vecāki augi, vai ne? Paņēmu kaut kādus 5-gadīgus rododendrus līdzi. Tad parka rozes jums ir, jā? Jā, tās es šogad viņas drusciņu atsietnē, bet īstenībā jā, tās tā kā... Lai nav visi floribūni tehibrīdi, jā? Tur tas Jasmīnas dzīvžoks, jau to vajadzētu tā kā varbūt pavasarī līdz zemē. Lai viņš atjaunojas, viņš tomēr tie zara lietas uz pārtutēs, tā kā bija. Magnolija tā īstas, ne tā koks, ne tā krūms, bet zied tagad, augustā. Vajadzētu vairāk tā kā pavasarī ziedē, bet citreiz dabā tā gadās. Un ļoti skaisti liela zied, paskatieties. Tāds sarulējies, tā kā tāda tulpa, bet lielāka izmēra. Vispārībā. Tik lieli dzīnumi šogad. Šī magnolija pie jums labi jūtās. Jā, ko lai saka? Pavasarī arī ziedēs. Man jau liekas, ka jūsu dārzs varētu būt tāds dārzs, kādu es rekomendētu vidēji, tādai čaklai latviešu ģimenei. Man tas pirmais iespējas tāds labs ir. Jums ir mega liels dārzs, jums ir 3 standarta dārzi, 1000 kvadrātmetri, jums ir 3000. Bet jums ir tādās augu grupās, un tie augi jau, ja tur arī ir nezāle pa vidu, to nemana. Viņi ir dažādi faktūrā, dažādi izmērā. Viņš ir tāds dzīvs un telpisks, kad visur tā kaut kur. No bulduriem jums tā telpa sajūta? Varētu būt arī no bulduriem, jā. Par projektētājiem mācījos. Jā?
Kas bija pastāvīgs? Janīts Nēlands. Kas mums vēl, un Aivar Laša, protams, visas gudrības. Tu var pasveicināt, jā. Jā, sveiciens viņa. Visas gudrības. Nu jā, vienīgi tas, ka pēc tā tehnikuma tad likās, ka man vajag šito un to, visu, ko ir mācījušies, ja, gan puķis, gan visu, ko var dārzā iestrādīt. Skatītāji, ja jums patīk ravēt dārzu, tad jums vajag stādīt mazas puķis. Taisīt akmens dārziņus vai citu viņus sauc par tādiem suņu kapiņiem vai, vienalga dažādi nosaukumi, bet kompozīcijas, kur daudz, mazi dažādi daudz. Citot par alpināriem. Moda mainās, vienbrīd viņi ir modē, vienbrīd nav, bet kas jums jāņem vērā, jums būs daudz jāravē. Ja jūs gribat maz ravēt, iestādat krastkaņai, piemēram, kā šo, iestādat viņas 10, un jums šis pats alpinārijs jūs aizmirstiet tie paši 20 kvadrātmetri, bet jāravē nav nekad. Viens cits augsts nespēja konkurēt, pat es nespēju konkurēt, ja man vajadzētu gaismu ar šo 2,5 metrus augsto ziemcieti. Tās augu dažādības jums ir arī 100 ir, vai ne, sugas? Es tās skatos, kā jums novijās visu te forsīti aiziet, tad hortenzīt. Nē, es skaitīju, kādreiz pierakstīju to visu kladītē, jau tie nosaukumi ir, bet... Un netiķi kaut kam ar tikai 15 gadi ir? Jā, tas īstenībā lielākā daļā, tā kā 15 gadu mēs te esam, tas tā kā no pirmajiem... No sākuma bija kadeķīts, droši vien netiķi kaut kas iesādīt tur? Nē, kadeķīts, tas ir kādi tādi, kas no kaut kur uz reanimāciju ir atnākuši tajā vietā kaut kur viņš nav īsti vietā. Viņš ir izdzīvojis. Viņš padoties netaisās. Kā metīs viņu ārā, viņš ir izdzīvojis. Tā kā viņš tur nav vietā, jā, bet viņš saņēmies, tagad viņš prasās pēc pārstātīšanas. Viņš tur nav vietā. Bet etiķkoks, jā, tā ir nezāle. Skaista nezāle. Etiķkokā ir kaut kāda burvība. Viņš ir nezāle tikai tāpēc, ka viņš ir ļoti audzelīgs un viņam tās pavairošanās spējas, jeb teritorijas iekarošanas spējas ir super fantastisks, tāpat tās kā kuriem vēl. Mēs kā dārznieki varētu visai tautai pateikt. Vēl robīnijai, jeb akācijai. Tas arī ir. Skatītāji, ja jums ir apnicis vilkt pļaujmašīnu ārā no dīķa, vai kā savādāk jums neveicās dzīvē, un jums ir nogāzes ar zālienu apauguši, tad Stefanandra ir viens no asprātīgiem risinājumiem, kā skandināvi. Iedomājieties, mums liekas, mums tā gaiziņš un tā gaujas senlēja. Skandināviem 2000 metri vienā virzienā, 2000 metri fjordā iekšā. Viņiem ir liels nogāzes, un viņi stāda 3 augus pārsvarā sev nogāzēs. Un tie ir Stefanandra, vēl ir Klintene ložņājošā, un tad trešais ir vai nu Īve ložņājošā, vai neļausiet samuldēties, kā saka visi norvēģi, kas tagad skatās šo raidījumu. 4. jums parasti ir laurķirsis, varbūt tās, jums tur gan siltāks ir, gan krastu golfa strauma. Bet Stefanandra pie mums aug super, un tam ir lielisks piemērs šeit. Šogad izaudzis šitāds te metrs gandrīz. Rudenī paliek sārts, oranžs sarkans. Viņš tāds dzeltenīgi oranžīgs, jā, kā kur gadu. Un piegriežot ar tādu smākonīšu dabūt. Un tas ir viens cers, un viņam ir ne vairāk, ne mazāk kā 4-5 gadi, vai ne? Te ir viss spektrs ar krūmiem, kas mums aug. Pavasarī mums negrieztiem. Un labums ir tāds, ka mēs viņus negriežam, mums ir viegli, un viņi zied. Šis zied pavasarī bezlabs auglīgi porcītie, pats pirmais. Šis ir dzeltenais fizokarps, tad pēc tam mums ir sarkanais fizokarps, te mums ir nabaks. Viņš ir izlīdz, jā, viņš vienkārši palīdz ir apakšā, jā, un tāpēc ka prasās kaut ko un tad mums ir ar zāģītas ķērītēm. Tas mums ir segliņš šeit, Eiropas, tas ir rudens krāsa, un tad aiz dārznieks jau redzu to principu, kā dīķī viss ir ieplānots tā, kad atspīd, un tad pavasarī forsītī, tad vasarā fizokarpi, un tad rudenī segliņš. Zelta lietus ir, un grimoņi ir. Būs mans krūmi, kuru te nebūs, es jau tā jūtu. Visi lade krūmi, kas aug, ir gan sarkanā lazda, gan arī vienkārši lazda. Drusītiņi jau arī šī dārzā krūmi tiek griezti. Jā, lai var tik garām. Bet īstenībā, jā, vajadzētu vairāk ar to griešanu. Tad ziemā mums spēlē grimoņi ar saviem zinumiem, tur bija ar sarkaniem kātiem, šis ir ar koši zaļajiem. Un tā ir lazda uzpotātā. Tā bija Red Majestic, vai kā viņi tur sauc. Skruļainā un uzpotātā.
Tas bija mirkļa pirkums laikam. Jā. Bet jūs esat viedīgā. Mēs esam visi sistēmas upuri, un mums interesē tas, kas nav citiem, tas, kas jauns un tā tālāk. Bet starp visu jauno tikai 10% ir tie, kas īstenībā ir patiesas vērtības. Nu, tam mums jābūt gataviem. Mēs varam eksperimentēt. Visi potētie karagarnas, lazdas un kārkliņi. Jā, viņas ilgi arī nedzīvo. Viņi ir tādi pārbaudīts. Jā, mēs viņus nopērkam lielveikalā, bet viņiem ir 10 gadu mūžs, un tas nav koks īsti. Jā. Te ir arī reti augi. Tad ir vairāk dažas sogas ir, jā. Un grimonis. Tas ir tāds princips sastilbēm nenogriezt vecos ziedus, ja tas ir realitāte aizņemtība. Viens, kad es nesteidzos viņas nogriezt, un man viņas kaut kur tā kā netraucē. Tie toņi, vai ne? Jo man patīk tas tāds princips par to vecos tās izskaņas, nu, kā augi iet ziemā, kad arī tāda astilbe iedod to vēl rudeni, ka viņi stāv veciem ziediem. Jā, tāpēc arī teica, ka sārma un tā, un es izmēģināju, bet nu, tā, ka tās visas sīkās lapiņas, kas bija nokautušās sabir, tad grūtāk, nu, it kā likās pavasarī ļoti tā doba šausmīgi tāda. Bet ieneta miskanti arī griežam nost līdz zemē pavasarī, vai ne? Nu, miskanti, ja nenogriež, tad vējā vienkārši tās lapas ir pa visu dārzu. Vēl viens augs gadījumā, ja jums ir maz laiks. Ja, tā ir Ķīnas miskante, super agresīvs, liels augs, bet aug vienā cerā. Ir arī sugas, kas iet ar sakņu atvasēm, tāpatās kā ētiķkoks. Būs vēl arī zieds. Jā, nu es paspēju arī, jā. Tad viņi būs vēl šitik augsts. 2,50 izaug pie mums. Tendence jūsu dārzā ir uz skujām lēnām iet, vai ne? Jo tos visvieglāk. Skujeņi, jo viņi ziemā ir zaļš. Un tomēr pa virtuves logu vai pa viesistabas logu gribas redzēt, nu tad pagriezies un redzi, kad ir kaut kas ir, jā, dārzā. Nav tikai bez lapām krūmi. Jā, un tad jums tagad tā kļūstot vecākai, pieredzes bagātākai gribās, ka tie skujiņi ienāktu vairāk dārzā. Ja šis ir tāds ainavīsks parks, kurš iet ziemā, daudzās pakustās. Te pēdējais bijusi uz hortenzijas, bija pēdējais, ko es stādīju dažādas. Tas tā kā no jaunākajiem. Nu, ir 15 gadus dārzs. Ko darīt savādāk? Varbūt rozes nestādīt tur, kur netālu ozols ir. Jā, vēl. Nu, varbūt arī mazāk kaut ko, teiksim, lielāks, varbūt paliktu uz zālienu laukums. Skatītāji, visi normāli cilvēki mācās būt dārzniekiem. Tas tā. Bet kāpēc tu? No bērnības pa dārzu, dzīve pagāja dārzā, zemeņu laukos pie vecā tēva. Un tad gribējās turpināt to? Tad bija tāds maziņa dobīt, ko parasti vecāki tur piešķir, kurš tāds visāds puķīts tur pašam savs, jā. Mums tā arī visas tās vasaras pagāja. Varbūt citam izveidoties tāda pretestība, ja visu vasaru paiet lasot zemenes un ravējot. Lielāko daļu cilvēku salūstu, vai ne? Bet tā mums arī bija tāda iespēja, nu, arī bija kaut kāds tāds stimuls. Nu, tu redzēji, ko tu vari izdarīt, jā, un palīdzēt. Arī daži rubļi bija beigās? Bija arī tāda kabatas nauda saucamā, ko varēja nopirkt skolēm. Mēs nopirkām tur kaut ko. Vai ne? Un saprot, kā rodās lietas. Nu, tu grūti ir, un pēc tam ir viegli, jeb labi kaut kas ir. Tā kaut kā arī aizgāja, un es nezinu, kāpēc man bija tāda doma par bulderiem, bet neaizgāja pēc 8. uz dārzniekiem. Pierunāja vēl palikt vidusskolā, un tad kā gāja. Pēc vidusskolas, ainu arhitekts. Jā, es aizgāju uz tiem projektētājiem. Projektētājs. Nenožēlo? Nē, es nenožēlo. Es nevarētu iedomāties, ko es vēl citu varētu darīt. Nu, kaut ko jau varētu. Varbūt brīžiem vienkārši tā vasara jau, tie darbi nogurdiņi un nesanāk īsti atpūsties. Lai biežāk sanāk pasēdēt tā, lai druscītiņi vairāk ir aizaudzis, lai ir 3-4 konkursi vinnēti un tad tāds mieriņš. Jo dārzs ir tādā stadijā, ka viņš jāsāk baudīt.
Kas var būt labāks par ogām, kuras pašas krīt mutē? Krūmmellenes varbūt arī jūsu dārzā, un viņas var pašas krīt jūsu mutē. Tikai pāris nianses, kas jāievēro. Mēs tās nianses kā reiz atbraucām, lai noskaidrotu. Es esmu Edgars Nevans. Jānis Bierans. Jānis Bierans. Jūs slavens ar to, ka jums aug ogas. Ne jau tās, kas tradicionāli cilvēkiem aug dārzā, bet zilenes, jeb lielās mellenes. Pasaulē cik sen vispār krūmmellenes kā kultūra? Zināms, ka tā. Rakstos ir teikts tā, ka 1923. gadā pirmās kultūra mellenes izaudzēja Amerikas Savienotās valstīs. Agronomus es viņiem uzvārdu neatceros, bet viņa darbu turpināja meita, un tagad ir Ziemeļamerikā ir vairāk kā 1000 šķirnes. Latvijā teņas tā, ka... Tur bija tā, ka botaniskajā dārzā jau Hruščova laikā, tas ir laikam 60. gadi, kad Hruščovs aizbrauca uz Ameriku, tad viņš atveda kukurūzu, atveda dzērveni un atveda arī melleni. Un tad botaniskajā dārzā doktors Ripa strādāja ar Amerikas melleni, Jelgavas akadēmijā profesors Gronskis ar Eiropas dzērveni, un botaniskajā dārzā doktors Ripa arī mēģināja selekcionēt Latvijas klimatiskiem apstākļiem, piemērot augstuma melleni. Amerikas Savienotās valstīs klimats ir tā kā Kijevā, siltums. Jā, bet mēs esam galējie ziemeļi, kur vispār viņas var audzēt. Un mums ir Kanādas šķirnes, kuras ir izturīgas, kuras iztur mūsu klimatiskos apstākļus. Pirms 15 gadiem, kad bijām aizbraukuši uz Kanādu, kur mēs pamatā skatījāmies, kā dzēvenes audzē, jo mums nekāda pieredze nebija. Jā. Kā paralēlo augu, dārza kultūru, viņi audzēja mellenes, kur franču zaļi ir līdzīgs klimats kā pie mums. Un pirmām kārtām šitas ir meža augs, kurš barojās tikai skābā vidē. Tā hortenzija, rododendras uz to pusi, priedes, egļu mežs, priežu mežs. Jā. Kanādā skābā vidī ir skābās smiltis. Līdzīgas smiltis kā mūsu upes grāns, bet viņi ir skābi. Viņi audzē tajās te. Viņiem nav tāda kūdra kā pie mums, bet viņi izmanto šķeldu, kas ir sadalījusies kā koksne. Bet mums ir ideāla vide svagnu kūdra. No pH 2,5 līdz pH 4,5. Tāds ļoti skābs. Ļoti skābā vidē. Par skābu nevar būt. Par skābu nekad nevar būt. Mēs jau vienu lietu iemācījāmies par skābu. Par skābu nevar būt, jo skābāks, jo mazāk nezāles. Un jo labāk barojās mellene. Jo tas barošanas mehānisms viņām ir ļoti precīzi uz skābo vidi. Un skābajā vidē barības elementu kustība ir pilnīgi savādāka. Ja mēs zinām, kad parasti neitrālajās augsties fosfors saglabājās krājumā nākošam gadam, tad skābās augsnēs fosfors ziemā vienkārši pazūd. Viņš vai nu pazūd, vai nu viņš paliek neaktīvs. Tāpēc pirmām kārtām pēc iestādīšanas dobē, kur ir pildīta ar skābo kūdru un pacelt uz augšu, lai melenei kājiņas ir siltas un saknes ir siltumā, pirmais pavasarī ir uzbērt sauļņu superfosfātu. Visparastāko superfosfātu. Kāpēc parastāko? Tāpēc, ka parastajā superfosfātā arī ir pie dolomīta miltiem, ar ko viņš ir gatavots, ir mikroelementi. Tepat tās saulaina dolomīts, var teikt, ir ideālākais. Ja? Un kālija magnēzija sauļņu ap 60 gramiem. Un jāstāda viņas ir siltākā vietā. Ievērojiet, kā te ir no ziemeļiem, te ir aizvējš. Kalns jums ir ziemeļos. Kalns priekšā, jā. Un līdz ar to tie mellenes izaug lielākas. Vēl par to stādbedri. Tas tāds pirmais darbs cilvēkiem. Tā stādbedre būtu tad cik dziļu
Cik platu? Apmēram kvadrātmetru, 30 centimetru dziļumā. Tad nav baigi dziļās saknes viņai. Cik saknes ir virspusējās, kā bļodā iekšā. Ja? Jā, ar kā rododendram, vai ne? Jā, bet jāsako tam, lai būtu apakšā drenāža ļoti laba. Smilšaina augsne der, tad mums māls nederēs. Mālam jātais tā, lai tur drenējās kaut kādā veidā. Jā, bet smilts kaut kāda. Un māls parasti ir pēkā neitrāls. Līdz ar to ir kāda šķelda kārta jāatstāja, lai tas māla ūdens cilīties augšā, vienkārši, lai viņš nebūtu neitrāls. Šeit pie Rīgas, Kurzemē, jau alūksnē ir grūtāk, un purvos ir īpaši grūti, tāpēc, ka purvos vienmēr ir vēsāks. Jā, tāpēc mēs neiesakam purvos audzēt, un arī tās partības, kas mums ir pie Jelgavas un tā purvos sastādītas, tur mocās ar augstumu. Viņām jābūt augsts kājas, jā. Purvā vienmēr augsts kājas, pamēģināt pastaigāt pa purvu slapjām ar plasām kājām, vienmēr būs augstumā. Un tāpēc es saku, jāpasaka dobas ir augšā, lai dobas ir siltumā. Tad gruntsūdens labāk ir tomēr kāds metriņš līdz tam gruntsūdenim. Jā. Tā ir vēlā šķirne, Chandlers, un te var redzēt, kad ir 1, 2, 3, 4 zari. Un šitam tie ir 4 zari un vairāk arī, un atstāti 1, 2, 3 jaunie zari atstāti. Pārējie visi ir izgriezti. Bet tie tiek griezti pavasarī, ja? Tad viss tie, kas izaug. Pavasarī. Tad šogad viņš arī šeit ir izaudzis no šejienes. Jā. Pavasarī viņi atkal paretinās no tiem 3 ienosās, vai? Un tad tās ogas ir pietiekoši lielas, un katrai šķirnei tas principā ir savādāk. Teiksim, Polaris, tam auga tik ļoti daudz atvases, ka viņas īpat kā visas jānogriež. Tad atstāja tikai tās smukākās. Jā, vēl skatītājiem par to pašaputi, vai visas ir pašaputas, vai? Melens absolūti visas ir pašaputas. Viens krūms arī var augt, un viņš pat var augt podā un uz balkona. Jā, tikai podu vajag diezgan lielu, un ziemā viņu vajag ar filtru nosekt, lai viņš nesasals saknes. Bet principā var lielajā podā audzēt arī uz balkona, siltā vietā. Un viņš ražos ļoti labi. Cik kilograms var vispār no viena krūma gaidīt? No viena krūma var iegūt 15, 20, 25, pat līdz 30 kilogramiem. 2-3 spaiņi? Jā. Tas ir pie noteikuma, ja izdara viss, kā var teikt, ir nepieciešams. Ziedi apgriezt vai pārlikt? Redziet, kas te ir, tas smagums, kas guļās uz zariem, tas ir liels, jā. Tā padās kā smilcēkšķiem. Jā. Te jau ir aplasīts, vairākas reizes jau lasīts, bet viņš ir gatavojās. Tāda populāra oga tagad ir, vai ne? Eiropā top oga tā ir. Viņa ir kārtīgi garšīga. Un būtu cilvēki, kuri iesākoši viņas pirkt, viņi ir atkarīgi no viņām. Gribās vēl un vēl? Gribās vēl un vēl. Viņām nav alerģija, nepaliek ne rokas, ne muta zila. Viņām nav tā kā... Ātri var, arī savāk pilnu roku nav tā kā... Nav tā kā zemenēm apēd pusspaini un pēc tam vairs visu mūžu negribās, jā. Bet šitam tās var ēst, apēd pusspaini un pēc pusstundas atkal var pusspaini. Kāda nākotne Latvijā? Ja mācīsimies, ja ņemsim visu vērā, tad būs tikpat populāri kā aronija. Tad būsim bagāti. Visu varēsim ēst spaiņiem, melenes. Skatītāji, mums ir daudz kūdras, un viens variants, mēs viņu visu pārdodam Eiropai. Paldies, iespējams pateiks, iespējams nepateiks. Otrs variants, mēs varam audzēt viņām visu kaut ko. Piemēram, Jānis audzē lielās krūmmelenes un dzērenes un tā tālāk. Brūklenes. Varbūt arī lācenes ar laiku būs. Es skatījos. Ja iemācīsimies, jā. Ja iemācīsimies audzēt, tad arī lācenes audzēsim. Skatītāji, līdz nākamajai sestdienai vēl laiks, painteresējieties sīkāk, un varbūt nākam pavasarī ir īstais laiks, jā? Jā. Stādīt krūmmeleni, atrodiet tādu vietu,
kur nav pārāk daudz ūdens, kur labi drenējās. Un, ja jau tur ir skāps, tad jums atliek tikai vēl paskābināt ar kūdru un stādīt iekšā. Pēc 3-4 gadiem var būt tāda paša brīnišķīga raža kā šeit. Nu ko, paldies! Paldies! Skatītāji, nākamā sestdiena atkal citi piedzīvojumi dārza pasaulē.